nekad tu nebūsi laimīgs, ja tavā dzīvē apsolījumi, ko Dievs ir devis priekš tevis un manis, nepaliks mūsu dzīvē galvenā bākuguns. Bet ja tu vadīsies no savām emocijām, izjūtām, sajūtām, redzamām lietām, viss, kas tev redzams, kas uz tevi spiež, ja tu vadīsies no tā, tu zaudēs, tu neieies tanī mierā. Tev visu laiku raustīs un spīdzinās tās lietas, tas ir velna instruments, atceries lūdzu to. Problēmas, slimības, viss tas ir velna instruments, lai tevi un mani mocītu. Viņš ar to uzbrūk, viņš uzbrūk ar šķelšanos, viņš uzbrūk ģimenēs ar šķelšanos, viņš uzbrūk ar finansēm, ar nabadzību, viņš uzbrūk ar slimībām. Tad, kad paliec vecāks, viņš uzbrūk ar dažādām problēmām tevi, lai tevi apturētu un apstādinātu. Un tu nekad nevarēsi dzīvot priecīgi, piepildīt laimīgu dzīvi līdz pat savām vecumdienām, līdz paraušanai šeit no zemes, jeb aiziešana no zemes, kad draudze tiks pacelta debesīs. Tu nevarēsi nodzīvot uzvarošu priekpilnu dzīvi, ja tu nedzīvos atdusā, ja tu nedzīvos, ka tavā prātā un dzīvē galvenais ir Dieva vārds.